Es savai vasarnīcai ziemas mēnešos gribēju atslēgt elektrību. Un lūk, ar ko es saskāros. Latvijai ir sava specifika, un tā specifika ir vasarnīcas. Vasarnīcās cilvēki atrodas vasaras mēnešos, un ziemā tur neviena nav. Un jūs domājat, kad varētu atslēgt elektrību, lai nav jāmaksā jaudas uzturēšanas maksa. Jums ir iedot ilūzija par to, ka jūs varat izlemt, no kā jūs pirksiet elektrību. Kaut gan īstenībā saimnieks tai elektrībai būs viens. Un jums nav citas iespējas, kā tikai maksāt sadales tīklam par elektrību, kur jūs dabūniet no vadiem. Ja jūs atslēgsieties no elektrības un nebūsiet sadales tīkla klients, pēc tam, kad jūs pavasarī gribēsiet pievienot atpakaļ elektrības padevi, jums būs jāsamaksā sadales tīkliem jaudas uzturēšanas maksa par visiem tiem mēnešiem, kad jūs nebijāt viņu klients. Un atpakaļ elektrību viņi jums pieslēgs tikai pēc tam, kad jūs būsiet samaksājis viņiem rēķinu par jaudas uzturēšanu brīdī, kad jūs nebijāt viņu klients. Kādā no nākamajiem video rullīšiem es pastāstīšu par to, kā ir iespējams samazināt to summu, bet jāmaksā būs jebkurā gadījumā.